Jā, Edvards Daškevičs ar savu driblu, labā kāja, tā nav viņa spēcīgā puse, bet viņš atrodīs dot brīvi uz otro tempu. Daškevičs, bijušais Rīga FC futbolists, kuram nesanāca nekas Rīga FC sastāvā, kurš bija spiests pāriet uz Audu, izkārto šo te vārtu gūšanas iespēju. Audai piespēlē Džeksonam Keniju un 1-0 futbola klubs Audā. 2022. gada kausa ieguvējs izvirzās vadībā, un Krišjānis Zviedris ir pārspēts pirmo reizi šajā spēlē cīņas 22. minūtē. Nu jā, redzējām, ka Daškevičs mēģināja ar labo kāju, neizdevās, bumba atlec uz kreiso kāju atpakaļ viņam, lai viņš varētu brīvi pēc tam uz otro tempu jau izdot Džeksonam, un Džeksons precīzi raidīja bumbu tālajā stūrī. Nu tā, ja mēs pa momentiem sakam, tad tomēr Auda bija jau pelnījusi tādu bīstam vārtu gūšanas iespēju, kas viņiem vainagojās skaistā vārtu gūmā. Nu, tas ir tas, ko es teicu. Tik motivētais Edvardu Daškeviču sen nebiju redzējis. Nu, tā uzņemšanās, ka viņš aizgāja pa labo malu un izpildīja piespēli ar labo kāju, tas, manuprāt, arī tieši samulšināja Elbašīru Ngomu. Viņš negaidīja